северных горах Лаоса живет несколько племен, из которых самые большие – мунги, яо и мяо. Язык этих племен отличается от официального языка страны, как и их образ жизни, напоминающий первобытный. Мужчины в горах охотятся, а женщины обрабатывают рисовые и овощные поля. В каждом поселке весь скот – общее имущество, в основном в силу того, что здесь нет ни электричества, ни холодильников, а потому каждую забитую тушу следует съесть как можно скорее. Особенности жизни в этом удивительном месте нашей планеты. Tas lielākais benzīntanks tuvākos 100 kilometros, ne? Jā. Tā kā sulas aparāti izskatās. Varētu būt apelsīns sula pa labi. Tā granātā bola. Kur dzersim? Nē, tas sarkanais sidriņš liekas. Ot kā uzjaucās. Kompotiņš, ne? Nu? Kā kokteļu mašīna. Vai zit? มึงสิหัดมันเอากระเจี๊ยซื้อขอบเจ้าเลยกันเลยมันมาไล่เนาะขอบเจ้าไล่ $25 šis pasākums maksāja. Nav nemaz tik lēti. Cik litrā sanāk? Kaut kur dolārs litrā. Nevaram vairs īsti saprast, uz kur ceļ. Viengtong. Viengtong. Viengtong, ok. Cik kilometri apmēram? How many kilometers? 2, 5? Kilometri distance? 35 10? Tas ir, šitas te ir 10. 10, jā? 1, 2, 3. 3 kilometri. Ok. Parād, kur mēs istamies? Tad mēs atrodamies kaut kur starp Nongham? Nongham? Nongham. Ok. Nongham ir uz to pusi, jā? Ok. Mēs atrodamies kaut kur starp Nongham un Viengtong, apmēram 70 km no Vietnamas. Un tikko bija neliela tikšanās ar jaunajiem vietkongiešiem. Viņi te īstenībā diezgan daudz ar ieročiem vazājās. Vai tas ir tāpēc, ka Vietnamas robeža ir tuvu, vai tāpēc, ka tīģeri šeit sastopami ir. Nezinu. Mēs atrodamies Laosas ziemeļaustrumos pie Ponsavahas pilsētas. Un iesim skatīties tātad 2000 gadus vecs veidojums no akmeņa, kurš sauc pa akmens kausiem, un kuriem zinātnieki vēl nav raduši izskaidrojumu līdz šim brīdim. 25 hektāru platībā izmētāti šitādi kausiņi, izurbt vēlns, viņi zina, kādā veidā tas ir dabūts gatavs. Un neviens tā īsti nevar pateikt, kāpēc, kur, kāpēc tieši šajā vietā, Laosā. Un tad no kā visi gudri domā. Viens saka, arī īsti tur jāglabā, cits saka, Vinčiks. Man jau izstāst, kad pasties. Vinčikam īstā vieta. Un tas nav vīns, tas ir ūdens. Lielākais sasniedz 2,5 metrus augstumu un 2,5 metrus platumu. 2000 gadus atpakaļ tas viss jau bija jāpārvieto un šitādā daudzumā. 340 gabals kopā tās lielās ir. Un mazās pamanījušies jau, ir arī mazās bijušas, ap 600 kilogramiem. Jo es saprotu, ka smagākās ir vairākas tonnas. Un mazās pamanījušies kolekcionāri, jā, uz ratiņiem, aizripināt projām. Var? Es to Tas ir viņiem viens no iespējamiem ienākuma avotiem, ko tad viņi citi darīs kalnas iemetos. Un pasties, tā arī dabīgs materiāls ir un smuks viņiem tās drēbes. Viņi arī pasties, viņi saglabā arī, viņi valkā tos tautiskos apģērbus reāli. Kaut arī Ženēvas vienošanās paredzēja to, ka Laosa neiesaistās Indoķīnas karā, un Laosā nedrīkst atrasties neviens svešs valsts armija.
Laus izveidojās kā Amerikas Savienoto Valstu lidmašīnu bombardētāju lidlauks. Viens no aktīvākajiem lidlaukiem, ko vispār militārā vēsture ir pazinusi. Centrālās izlūkošanas dienesta aģenti no Amerikas tika iefiltrēti iekšā Lausā un apmācīja Lausas pilotus. Paši tajā pašā laikā bija ģērbušies kauboju cepurēs un saules brillēs, lidoja ar mazām Cessna lidmašīnām un ar dūmu raķetēm norādīja mērķus Vietnamas teritorijā, kur tad arī nomest bumbas. Intensitāte bija tāda šī lidlaukā, kad visu šo 9 gadu laikā katras 8 minūtes tika nomesta kāda bumba. Un viena milzīga daļa krita arī uz Lausas teritoriju. Tāpēc, ka Lausas piloti, pilni ar uzlādētām lidmašīnām, lidoja uz Vietnamu un bieži vien laika apstākļu dēļ nespēja nomest bumbas Vietnamā. Un, lai atgriežas atpakaļ tik smagiem, viņam vairāk nebija iespējams to izdarīt, tāpēc viņi meta bumbas nost vienkārši kaut kādās Lausas džungļu teritorijās. Tas daudzums bija tāds, ka aptuveni kara laikā uz 1 kvadrātkilometru 10 000 tonnas sprākstviela, kas būtu apmēram pa pustonnai uz katru Lausas iedzīvotāju. Katras 8 minūtes sprāga bumba, visus 9 gadus, 24 stundas diennaktī. Un šādas te bumbas vēl šodien ir pilni džungļi, un bieži vien Lausas cilvēki uz viņām arī uzsprākst. Vēl šodien Lausas iedzīvotāji bieži vien izmanto šīs briesmīgās bumbas, dažviet kā dekorācijas, bet dažviet redz tīri praktiski iemesli vadīt no šīs te bumbas uztaisīts kompresors. Šeit Rika mūs ielaid iekšā savā garažā. Parādi, kas tad ir? Patīk. Pavisam labi, ne? Amerikāņi, ja? Bobē. Nav, ja? Bobē Amerikā. Aha. Rasija, ne? Rasija, ja? Rasija, ne? Krievi, ja? Rasija, ne? Rasija, ja? Āņš paņēma vienu vietējo, vedīs mums tanku rādīt. Very good condition. Yeah. 4 tankisti un suns. Aiziet. Starp bumbām un visādiem šādiem redzelžiem bija vēl viena briesmīga lieta Indoķīnas kara laikā. Saucās Oranžais aģents. Oranžais aģents nemaz nebija nekāds aģents. Tā bija ķīmiska viela, kur amerikāņi smidzināja no lidmašīnām uz džungļiem. Ideja tāda, lai visi džungļi izdeg, paliek dzelteni, lai viņiem vieglāk būtu redzēt vietnamiešu armiju, kā viņi kustās. Un, protams, tā ķīmija arī nonāca Lausā lielā daļā. Saindēja ūdeņus, daudz bērnu dzima kropļi vēl daudz 10 gadus pēc šī kara. Kara lietiņas neko nepadarīs. Дорожный серпантин – характерная черта главных лаосских трасс. Качество асфальта прекрасное, вот только голова у путешественников от постоянных поворотов во время остановок кружилась, как после карусели.
Nedēļa jau lausā. Pa vakariem treniņi. Ko tad domā? Bumbu no kurienes? Viņi akali ir no bambus un iekšā kaut kāds ir vēl kaut kas ielikts, bet no bambus akali sapīt. Baigi interesanti. Esam apstājušies uz pauzīti mazu atpakaļ ceļā uz Vientiaņu kalnu tirdziņā, kur krustelēs ir sabraukuši cilšu iedzīvotāji un tirgo vietējos savus produktus. Pastīsimies, nopirksim varbūt kāds vitamīns, mandarīns, cik maksā, paprastīsim. From Russia? Russia, jā. Yeah, what город? Говоришь по-русски? По-русски. Говори. Говорю по-русски. Я знаю. Ты тоже знаешь, да? А ты знаешь? Учился? Я учился Где учился? Таджикистан Таджикистана. 6 лет. Душанбе? Нет, да. Я учился в Баку, Баку учился? Ереван. Ереван. Yeah. Хорошо. А мы из Риги, из Латвии. Ригу не знаешь? Нет. Латвия. Латвия. Прибалтика. Латвия, Литва. Эстония, Белоруссия, 15 республик. Да, 15. Сейчас. Раньше. Во Вьентьяне у путешественников оказалось больше свободного времени, чем планировалось. Опоздав с подачей документов на камбоджийскую визу, пришлось несколько дней провести в этом городе. Зато нашли сервис, чтобы после трудной дороги по Монголии привести в порядок мотоциклы, поменять шины и выпрямить диски. Неожиданно появившееся свободное время посвятили осмотру лаосской столицы. Daudz droši vien iedomājās, ka rīsi aug tikai Ķīnā, bet tas nebūtu tā nav. Arī Laosā rīsi ir viens no galvenajiem pārtikas produktiem. Raži tiek novākti 2 reizes gadā. Un tas ir diezgan smags darbs, stādīt viņus visus šeit un pēc tam vākt nost plus 38 grādi, tagad varētu būt ārā. Un tā diena aiziet. Nu, pamēģini. Ņem un ar to sirpīti vienkārši tad liek. Re, kur tas rīsa gabals ir, tad sienu viņi tādās buntītēs un tad žāvē. Man vienmēr licies, ka rīsi kaut kā savādāk aug. Patiesībā tā kā mūsu labība, ne? Jā, tieši tāpatās. Tikai tā, ka viņš sēž šeit iekšā, tas viss ir ūdenī, un tad tas ūdens visu laiku tiek regulēts. Kā tas notiek? Nu tā tas ir. Rītā rīsi, pusdienās rīsi, vakarā vairāk nerīsi. Baigi jāstiet, nākas ir griežāk. Tādā veidā tos rīsi dabūna ārā, jā? Jā. Tā
Riktīgi vārds ceļamā mašīna. Nav jārā no rokām, riktīgi jātur. Es saprotu, ka mēs pa kuļamies te braukājam, ja? Tieši tā. Lauzas viesmīlība ir neizmērojama. Par $1, ja? Pa $1 mēs varam atstāt kuļamies pa nočus. Nu, atrodamies pašos Lauzas dienvidos pie 4000 salām. Tā saucās šī vieta. Ir Mekongas likteņu upes, Āzijas, 4500 kilometrus garās. Pēdējā diena Laosā, žēl nedaudz, tāpēc, ka esam patiesi iemīļojuši šo valstu un baigi labā viņai. Kāpēc šo vietu sauc par 4000 salām? Tāpēc, kad acīm redzot, ka kāds ņēmis un skaitīs viņus. Iedomājiet, ne? Un pētīs veģetācijas procesu uz viņām. No šitā var redzēt 4000 salu arhipelāgu. Atkarībā no ūdens līmeņa, tagad viņš ļoti augsts, jo 4 dienas atpakaļ šeit gāja pāri viesuļvētra. Es domāju, ka tagad nav 4000, bet varbūt 3988 salas. Nu, mēs dodamies tagad treku uz šito salu, Bang Hon Tai. Nu, ko klāt esam, ne? Hello from Mars. Re, kur ir leģendārais Franču būvētais dzelzceļš. Franču dzelzceļš darbojās vairākus 10 gadus, līdz 1945. gadam, kad Japāņi paņēma un sabombardēja šo trasi. Ļoti ilgu laiku Laos bija Francijas kolonija, un kolonistu laikā dabīgi francūši sūtīja ļoti daudz ekspedīcijas, izpētīt Laos, tā skaitā Mekongas upi. Viņi cerēja, ka Mekongas upe varētu būt ļoti nozīmīgs un svarīgs tirzniecības ceļš, jo no Vietnamas caur Kambodžas teritoriju augšā tālāk uz Paksi un Vienķaņu varētu notikt tirzniecība. Taču viņi atdūrās pret krācēm. Krācēm, kuras ir viss cauri šķērsām upē pāri. Nu, te arī viņas ir. Krāces. Uz salas mums būs daudz visādi šķēršļu, kā es saprotu. Krokodīli, ja, dzīvo upē. Anakonda, ja. Plēsīgie delfīni. Plēsīgie delfīni. Ūdenskritums jāpārvar. Un re, kur pirmais. Muflons. Kā viņam tik garām? Ūdens bifels. Jā, jā. Jātiek viņam kaut ko garām būs. Sarkans šorts būtu uzvilcis. Nu, paliec sveiks, mans mazais draugs. Mājas šeit, kā tiek redzams, tiek apsargātas nevis ar suņiem, bet ar sivāniem. Šeit vietējos zvejnieki darba rīki izskatās pēc mūrdiņa. Patiesībā tīkls arī viņš šeit liek visās iespējamās un neiespējamās vietās. Kaut kā ir milzīgi straumi, bet kaut kādā veidā viņi iemanās to zivi izmakarēt ārā no upes. Ar salu esam iepazinušies, tagad ir laiks vakariņām, bet nu viņas no sākuma ir jādabuna.
gatavs. Vajā šmucinot. Pagriez kārtīgi. Maziņš tāds. Nu, kā tev šķiet? Nekādu vainu, un viņu arī var uzraudzēt. Jā? Jā. Laosas Kambodžas robeža bija tieši tāda, kā mēs viņu bijām iedomājušies. Pilnīgāko džungļu ceļu pa labajiem dublīšiem, to mēs arī iefilmējām ar mazo kameriņu. Būdiņu meža vidū, ja? Laosas muitnieki, kur sēdēja. Mēs viņus atrāvām no kāršu spēles. Ātri, čings, salika zīmoziņš, čau. Un tagad Kambodža. Uzreiz problēmas. Bet viņas tika atrasināts. 5 minūšu laikā zvans lielajam šefam. $20 par deklarāciju, un mēs braucam tālāk. Tāda izskatās robeža. Cilvēki nav, neviena nav. Kur viss ir, ceļš kaut kur. Muitnieks Dvielītē iesagādīja, cik Jā. Muitnieks iznāca no dušas, Dvielītē, visi forši mūs noformēja. Tā, brauciet čaļi tālāk. Mēs varam iziet tagad simboliski caur robežai. Tikai šito čomu kopā. Tas ir sargs, robežas sargs. Jā. Nu, es atlaidīšos muitnieku pusdienas laiku. Šitā sūra un grūtiņa pavada savas darba dienas. Šitā viņš sagaidīja mūs, ka mēs piebraucām klāt. Kas jums tur ir, čaļi? Gribat Kambodžā iebraukt? Nu, labi. Mēs gan uzdevām jautājumu par filmēšanu, teica, ka nē. Filmējiet visu, ko gribiet, bet nu, mums labāk nefilmējiet. Neko, aiziet Kambodžu, ne? Aiziet. Nē.